Ar ko sākas labs vai netik labs satura dizains? Piemēram, sociālo mediju platformām. Kā tev šķiet? Īsnībā viss iesākās praktiski vienādi. No balts tukšas lapas vai no dizaina templēta. Bet esi vērīgs, kādu dizaina sagatavoju tu izmanto. Jo ļoti bieži tie netiek izveidoti pēc dizaina principiem, vai nu teksts ir slikti nolasāms, vai mazā izmērā, un arī krāsas nesaskan kopā. Tāpēc esi vērīgs, ko tu atrodi un izvēlies. Un ja pat tu izvēlies ļoti labu šo dizaina sagatavoju, kas izveidota pēc dizaina principiem, un tad, kad tu pielāgo savām vajadzībām, nākamais, kas notiek, atkal ir divas iespējas. Pirmais ir, tu izstrādā ļoti labu šo vizuālo noformējumu, kas nes rezultātus ļoti labus, ir iesaiste, ir komentāri un ir atdevi. Tas sasniedz mērķi, un ir otrs. Tas nesasniedz mērķi un nav iesaistes, varbūt aktīvākie sekotāji arī ielaikos vai kaut ko iekomentēs uguntiņu, bet tas nenesīs rezultātus. Tad kas tad ir svarīgākais? Iesākums, kā tu iesāc, tas būtiski, bet kas svarīgākais? Process. Process, kā tu radi šo vizuālo saturu, kas ietver tavas zināšanas, tavu pieredzi, tavus talantus, raksturu, disciplīnu un deksmi. Ja tu gribi uzzināt vairāk par to, ko tas ietver, lasi zemāk aprakstā. Jā, tur. Padalies lūdzu komentārā, kas tev vislabāk patīk, tad, kad tu veido vizuālos noformējumus vai saturu tieši sociālo mediju platformām. Padalies lūdzu komentārā, es gribu zināt, kas tev patīk vislabāk.